Likērijas tikai jums pastāstīs šausmīgi smieklīgi gadījumu, ka šodien notika atpūtas namā, iznāca apkopēji, kā katru rītu iztīrīja tērpas, un pēc viņi ierauga, ka man pie ieejas kreisajā pusē ir tāds paliels pūkains zirneklis. Un viņi saka, uz to ir to maitu iznīcināšu. Es viņus atķeru pie rokas un saku, piedodiet, viņš ir mans un lūdzu, ejiet ārā. Mēs šo jautājumu risināsim. Vai nu jūs viņu nogādājat ar neredzam veitājas skapja, vai nu es viņu iznīcinu to maitu. Jā, bija gūs, es skrienu uzreiz, man tur sēž pieejas dežurante, līdzīgi, vēl es zirneklim mēli mati, apaļas seja, tādi nagi. Kāda līdzīga zirnekļa? Līdzīga, pati līdzīga, ļoti līdzīga. Es domāju, ja man kad izglābt, tā būs viņa, jo man viņiem šausmīgi blētu tam zirnekļiem. Un es pieeju, saku, jūs ziniet, jūsu tantiņa, tā, kas tīrāk kopēja, tūlīt iznīcinās manu zirnekli. Bet jau es kājās, viņš saka, orakulu nevienam neiznīcināt. Atnāk uz manu numuru, paņem papīru lapiņu un palaiž zirnekli skapjē. Un tā rezultātā bija 1. aprīlis, un rādās dejolis par zirnekli. Dejolis ir šāds. Ligērija, es pastu personīgi jums. Sarunā ar zirnekli. Un es vairs neesmu viena savā kambarī, jo man pa sienu liels pūkains zirneklis relien. Pie manas sirds viņš savu sienu ar neredzamiem valgiem, staipīgiem un valgiem. Kā dēvēt tevi zirneklītes prasu? Tu nedēvē nekā. Vienāknes rīta rasu, nodzerties. Un tā tev labi ies. Šodien aprīlis ir 1. zirneklīt. Varbūt, ka tevis vispār nav. Viņš sapūtās un izslējās, un katra kaimiņa tam trīcēja no sašutuma. Tu tomēr esi dūmā. Es esmu tarantuls pēc sugas. Es nezinu, te kādas jūgas, bet zinu to, ka inde manī ir. Tu uzmanies, mēs vienā būrī. Tu gultā, bet es savā stūrī. Es ticu, sadzīvosim labi, jo tīklus, protam, aust mēs abi. Lieliski. Tas bija nākamais, ko es gribēju tev teikt. Jā, aizmirsu. Tas bija 1. es uzrakstīju, bet 31. man vēl viens baigi labs pienāca. Ļoti labs dzejot pa draugiem. Es kaut kā laikā pazaudējos. Bet baidu nebija nekādu. Es klusi sevi smējos, kā atkal jau es pazaudējos. Un nokrita no acīm migla, un gaita kļuva stalta žigla. Es pazinu, ko nepazinu. Es savu pazaudēšanos nu svinu. Pie galda sejas mīļas, sejas senas, kas vērbildē pavisam rēnas. Bet visus mani labi zina, un es tās mīļi uzaicinu uz atkal tikšanos celt glāzes un rožu klēpiem pušķot vāzes. Kas zina, kad atkal pazaudēšos, kad atkal atpazīt jūs spēšu, jūs mīļās ēnas, mīļie rēgi, jums šodien miesa ir un asins kūsā, gan tev mans draugs tik mīļotais, gan tev to ar tām kuplām mūsām, joprojām uzvēlas Captain Black, kā mani valdzina tavs spēks. Ja ļausimies nu baudām trakām, lai pazūd pagātne kā akā, varbūt es kādam Dona Beidža ar viss iespējams ir šovakar. Tev bija vēl viens labs par kosmosu. Par kosmosu. Atceries, tas ir ļoti īs. Nu, jā. Tas ir ļoti īs par kosmosu. Man patīk. Arī 1. datumā. Kosmos, slēdzies vaļā. Laiks. Stiepies, raujies, draugs, slēdzies vaļā, laiks, krūtīm kļaujies. Wow. Tāds. Mesijas apziņa arī tas bija labs. Mesijas apziņa. Jā. Tas nekā sliktais nav. Drusciņ tā kā pēc ziedoņa, tā kā es patas ziedonis arī, un viņš esmu es, tad nav brīdams, ka mēs dublējamies. Vai tev ir Mesijas apziņa? Vaicāja man kāds paziņa. Jā, man ir Mesijas apziņa. Bet kā ar tevi ir paziņa? Nu, man tā arī ir tāda vēl maziņa Mesijas apziņa. Paldies, Gaidī. Jā, lūdzu, Likērija, paldies par šo jauko apciemojumu manā Paldies. vientulībā.